Es ļoti izjūtu no bērniem, ka viņi kautrējās par savu mammu, kad es piebraucu pie skolas vai ko, kad man nav stilīgs apģērbs, jo es esmu iegājis veiklā nopirkusi 48. izmēra bikses, kas varbūt nav manam vecumam atbilstoši, bet man viņas der. Un bērni centās skriet prom skolā, lai nav tā, ka mamma tur ieraudzīs mammu. Bet tagad man bērni saka, mammu, tu esi tik skaista, mēs ar tevi lepojamies, tu vienkārši esi stilīga. Es esmu piemērs saviem bērniem un man ir jāparāda, kad var sasniegt pat tad, ja tu esi nokritis līdz galīgi zemē, tu vari piecelties un vēlreiz nostāties uz kājām. Principā 8 mēnešu laikā es nevarēju iedomāties, ka tas notiks viss tik ātri. Es jūtos perfekti. Jūs ziniet, es savam bērnam nesaku, vairs skriesim kādreiz citreiz, bet tagad es varu skriet. Mēs braucam, sportojam, peldam kopā. Viņam vairs nav tā barjera, ka drusku, mana mamma izskatās tur drusku tā kā pēc vecākas kundzes, kaut gan es jau vēl esmu jauna sieviete. Man ir tikai 41 gads un man dzīve vēl visu priekšā.